Vai kāds man priekš šodien pie mums izrāvies uz mazu mirklīti no jauno talantīgo cilvēku apmācības ir arī Jelgavā diezgan slavens cilvēks. Endijs Roškalns. Viņš pārstāv tādu lietu, ne lietu, bet tādu biedrību, Vietu. kā bija biedrībai, bija savādāks nosaukums. Bērnu jaunatnes Bērnu un jauniešu mūzikas klubs. klubs. Tas bija sākums visam. Jā. Jā, tad biedrība bērnu jauniešu mūzikas klubs. Es sākumā domāju, jums tā kā klubiņu taisījāt, kur patusēt vai uzreiz jau kaut ko ģitāru spēlēt? Vai? Nu, varbūt tā sākotnējā sajūta nebija, ka mums jārada uzreiz ir skola, bet mums apkārt bija ļoti daudz talantīgi jaunieši, kas gribēja kaut ko vairāk izdarīt. Nu, tā kā tāds mazs piemērs, satiekamies ar jauniešiem, uzspēlējam ģitāru, sarunājam, ko viņi pēc nedēļas izdarīs. Viss ir apgūts, visu iemācījušies un grib vēl un gaida vēl uzdevumus. Un tad mēs sapratām, kaut kas ir jādibina, jo nebija jau arī tāda priekšstata, kas vispār ir biedrība, nodibinājums SIA 2004. gadā. Jā, piebildīšu, 2004. gadā tas sākās. Jā, un tas klubs, viņš vairāk bija, lai neatbaidītu varbūt tā, bet kaut kā vienkārši tas nosaukums tā nāca. Autortiesību aģentūrai tas nepatika, viņiem likās, ka mēs visu laiku kaut ko atskaņojam, ka mums jāmaksā, bet tas bija. Jā, viņi domāja, ka tur notiek viss kā jau klubā, bet jā, mums vairāk tas bija caur tādu izglītojošu procesu. Jā. Līdz ar ko man tāda ikdienas darbībā arī paiet ļoti daudz rokmūzikas, kā mums tāds saucas, radošā industrijā rokmūzika. Tad es sekoju līdz rokmūzikas dažādām aktivitātēm, un viena no tādām patīkami pārsteiguma pilnām un nezinu, man reāli patīk Jelgavas rokskola, kā viņu sauc, kura dibināta 2008. gadā. Kad tad 2008. gada līdz šai dienai Jelgavā ir rokskola ar vienīgo akreditēto programmu, kurā ir rokmūzika. Es zinu vēl vienu skolu, kura man arī tā fascinēja, tā ir Valmierā, Valmieras CS, Jamaks mūzikas skola, kura man ar pa pārsteigtu, jo Jamaks mūzikas skola man līdz šim likās, man bērni te Jelgavā gāja, tur klavieres, tā kā tikai sintezātori, klavieres tā, bet tur Valmierā Jamaks skolā arī tur uz roku vairāk iet, un arī jaudīgi, un es esmu bijis pie viņiem uz koncertiem, viņiem reiz gadā, gada beigās, vērienīgi, kultūras namā tā, ka tur dažs labs šovs lielais, tur var bišķi atpūsties. Un tad bijām vienā nometnē, un tāpat arī Jelgavas rokskolā man allažiņ patīk, kad jums ir tās skates vai kā tu sauc, kur jaunie nāk, tur tad mainās arī instrumentiem, tur iet, tur savs tas sasniegums. Tur ej un baudu sēdi un klausies, kā mazie griež vaļā, tas ir fantastiski. Tie viņiem ir īstenībā eksāmeni. Tie bērni jaunieši, viņi arī tā kā tiek vērtēti, arī no 1 līdz 10 baļu sistēmā. Un tas, ko tu minēji arī par Valmieras Jamakas skolu, visu nosaka cilvēki. Kā cilvēki dara, varbūt nav vienmēr tik svarīgi, kā tas formāli ir noorganizēts, bet Jānis Ozoliņš Valmierā, manuprāt, fantastiski darbojās. Jā, mēs arī ar viņu šeit apmainām savas domas un tā. Un, mēs esam izvēlējušies to ceļu, kas ir izglītības likumā rakstīts. Mēs esam oficiāli skolu licencējuši. Reti, kurš to ir izdarījis. Licencējuši varbūt ir vairāki, bet to akreditācijas procesu gan retais ir izgājis. Ja? Un akreditācija notiek reizi 6 gados.
mēs esam tikko kā 3. akreditāciju izgājuši. Wow. Un nu pat kā savās jaunās telpās, šī būs tāda pilna 2. mācību sezona. Līdz šim mēs īrējām ļoti arī mums jauku mīļu vietu, tādu māju Dobeles ielā. Un šobrīd mēs esam Jāņa Asara ielā 21. Un esam ļoti, ļoti priecīgi, jo mums tā vide ar katru gadu veidojas tāda mājīgāka un patīkamāka visiem mūsu. Es esmu bijis, tur tiešām ir omulīgi. Jā. Prieks dzirdēt. Klaud, tāds jautājums ir roka skolā, un tā es saprotu bērni, jaunieši, kā viņi tur tā kā iet uz parastu skolu no rīta līdz vakaram, vai tur kā tas tā roka mūzika, ka tiek mācīta, kad viņi tur parādās? Bērni nāk pēc vispār izglītojušo skolu nodarbībām, Viņš aiziet uz otro videnu no rīta, un pēc tam ģitāra plecā iet pie jums. Jā. Mums ir 2 veidu izglītības. Tātad viena ir interešu izglītība, kas ir varbūt reizi vai 2 reizes nedēļā. Tu vari izvēlēties kādu no instrumentiem, ko tu vēlies spēlēt, un tad tu sev ērtā tempā viņu apgūsti. Arī ir mājas darbi, jā, bet nav tā teorētisko. Bez mājas darbiem nebūs, jā. Un otrs virziens ir profesionālā sievietes programma. Tā ir tā kā mēs esam pieraduši bērnu mūzikas skolu saukt, ja? Kas ir tepat Jelgavā arī pilsētas mūzikas skola. Un viņi arī īsteno profesionālā sievietes programmu, kas ir klasiskajā mūzikā, konkrēti varbūt tur violis, klavieres vai kāds cits instruments. Un mums tā ir programma roka mūzika, ko diemžēl mēs bijām spiesti pēdējā akreditācijā pārsaukt, jo valstī arī mainījās kaut kāds izglītības standarts, un līdz ar to tā ir mūsdienu populārā mūzika. Tāda mūsu oriģinālā. Tas man patīk, mūsdienu ritmiskā, mūsdienu populārā mūzika. Tā kā viss iet zem viena standarta, bet, kā jau es iepriekš minēju, viss ir atkarīgs no cilvēkiem. Un mūsu kolektīvā ir fantastiski skolotāji, kas spēj tos bērnus celt spārnos un galvenais dot to ticību, jo ne katram uzreiz ir iespēja parādīt to savu, varbūt, talantu un spējas, un varbūt sākuma 1. mēnesis, 3. mēnesis, gads, un varbūt tam bērnam joprojām nesanāk. Bet ir ārkārtīgi svarīgi noticēt viņam līdz galam, ka viņš var. Un mēs esam ļoti daudz gadījumus pieredzējuši, kad paiet vairāk gadi un pēkšņi bērns atverās. Kāds bērns jau jaunietis, viņš spēlē un īstenībā lielāku laimi tu nevari vēlēties darot šādu darbu. Un skaidrs, ka primārā motivācija šeit nav nauda. Primārā motivācija tomēr ir veidot pasauli ap sevi labāku. Īpaši mūsu pilsētu, lai mums ir pieejama alternatīva izglītība, lai viņi ir cilvēcīga, saprotoša un pēc iespējas. Patīkam apvienot to liederīgo. Arī jā. Un labā kvalitātē. Klau, kā pie jums tiek? Kā jūs tur, tur kaut kāds kastings, ne, bet konkurss, nes liecības rāda un tā kaut kāds. Kā atlase, kā X-faktorā vai kaut kā tā? Mums sēžat priekšā, jā, un tu nāk tur. Tas būtu skaisti. Īstenībā ļoti loģisks turpinājums, ko es iepriekš minēju par to, ka katram ir jādod iespēja. Ja? Mums ir iestāja intervija, kas ir tajā profesionālā sievietes programmā roka mūzikas. Un intervijā visvairāk mēs tomēr vēlamies saredzēt to motivāciju, ka cilvēks tiešām grib to darīt. Nevis vai tur mamma, tēti, somīte lika, un tagad tu iesi un piepildīsi manus nepiepildītos sapņus. Tas nestrādā. Ļoti retos gadījumos varbūt tas strādā, ja? Bet parasti tomēr svarīgi ir, lai tam pašam jaunajam cilvēkam ir vēlme to darīt. Un protams, arī ir kaut kāds varbūt jautājums, vai prot kaut ko nospēlēt, parādīt, tad kaut kādus ritmu uzdevumus varbūt tur jānoplaukšina manis
nodemonstrētais ritms, piemēram, tā. Bet tas vairāk jau ir tā formāla, primāri ir tiešām tā motivācija un cilvēcība. Jums jau ir pilns jau, jā? Septembris sākās, klases ir pilns, tagad, kuri grib, tiem jāgaida ir... Mums šodien tā kā ir drīkst datumu teikt, jā? Jā. Šodien ir 8. septembris un Rokskolā ir pirmā skolas diena šodien, jā. Tā kā mēs parasti to pirmo nedēļu tā kā veltam vairāk grafikiem, gatavojamies, labi kārtojam telpas. Mēs tevi izrāvām no karstākā... Jā. Bauklītes, no bauklītes. Es ar prieku, jā. Un tad mēs jūnijā atkal pirmo, otro nedēļu jūnijā tā kā vēl darbojamies. Tā kā sākam vēlāk septembrī, bet beidzam vēlāk. Mēs daudz runājam par bērniem, bet pastāst, ka man šķiet, ka jums arī pieaugušajiem ir kaut kas. Mums īstenībā vispār nav tādu priekšnoteikumu, kurš var un kurš nevar nākt. Var nākt pieaugušie, var nākt arī pirmskolas vecuma bērni. Jautājums ir tajā motivācijā un spējā koncentrēties. Ja tu, piemēram, vari jau 5 gados kaut tās 20 minūtītes veltīt tā, nezinu, tai ukulelē vai klavierēm, ja? Var sākt arī 5-4 gadu vecumā. Ja? Tā kā ir no visā... 50 gadu vecumā. Mierīgi. Arī 90. Ja pat nevar nosist ritmu, jā? Ja tev ir motivācija un tu vēlies to darīt, visiem durvis ir atvērtas. Jo es vienreiz biju iesācis ģitāras spēles apgūšanu, par cik man bija tāda laba iespēja, un blakus bija kolēģis Artūrs Liede, ģitāras spēle LV, ja viņam tā saucās tā ģitāras skola. Saka, baigi sāp pirkstiņi, un es paņēmu akadēmisko gadu, kurš jau velkās 2. gadu, bet tā doma ir, pabeigšu, iemācīšos metināt, tad iešu, atgriezīšos muzikālajā pasaulē. Lai labāk sajustos, Uģi, ģitāra, manuprāt, ir viens no sarežģītākajiem instrumentiem īstenībā, jo tev vienlaicīgi jāspēj nospēlēt tur kaut kāda basa melodija, kaut kāda basa pavadījums, melodija, ar labo roku vēl tas viss jāīsteno. Ja mēs, piemēram, sākam klavierus mācīties, tas sākuma process ir relatīvi vieglāks, jo kaut vai, ja mēs ieraugam notiņu do, nospiežam to notiņu do, viss mēs zinām to, iemācījāmies ātri uz ģitāras, jāatrod īstā stīga, jāpiespiež īstā vietā uz ladas, ar pietiekamu spēku, un šeit vēl tā īstā stīga jāatrod. Un tad tagad mani mēģina atrunāt vai biedēt? Es tevi vairāk mierinu, ka tas akadēmiskais gads varētu būt saistīts ar to, ka varētu būt, ka tas nebija vienkārši. Es jau nezinu to dzīves. Man ir tā doma, tādu punkrock grupu uztaisīt, tur tā nav tik precīzi jātrāpa, ja, par to. Tur ir galvenais doma izteikt. Jo izskatās jau viegli, ka viņi tur ting un neko jau tur... Tur ir tā lieta un tā ekspektācija ir, ka tas sanāks viegli un tu aizēji un nekā nebija, pirkstiņi sāp. Jo starp citu, kad es tur pagāju pie Artūra, pamācījos, sapratu apmēram, un tagad arī skatos koncertos, es vienmēr ģitāris ar abrīnu, un tad tu jūti, kādreiz liekas tā vienkārši, kas tur, bet, ne, un tu skaties, ka vienu roku ar otru roku, viņam to salaiž kopā, tur ir. Ir tāda zelta formula, lai tas sākuma process būtu tāds apjaušamāks, vajag katru dienu vismaz 10 minūtes, 10-15 minūtes sākumā. Neizlaižot nevienu dienu, arī svētdienā vajag uzspēlēt. Jā. Arī metināšanā? Arī metināšanā, jā. Metināt, es saku, 2 nedēļas es te biju viss atkal, tas ir piekrīt. Un tad veidojas ieradums, un pēc tam tas nav brūti. Tad tas ir patīkami, tad veidojas tāda... Tomēr vajag kādu, kas tev tur parāda, kas tev tur diena, tur man ar Artūriņš to sākumu rādīja, lai pa tām stīgām, es jau nevaru trāpīt pa tām stīgām neskatoties, kur tu tur sākumā. Tad tur bija tie vingrinājumi, lai tu tos iziet tur, bet es saku, es aizmirsu, tur viņš saka, YouTube paskaties, man nestrādā YouTube. Es YouTube mācījos sēnes lasīt, un viņš salasīja visas zaļās mušmirs, Es domāju, ka
noteikti ir gadījumi, kur, piemēram, cilvēkam varbūt tas skolotājs pat var traucēt. Es zinu, piemēram, arī mūsu kolēģis izcils mūziķis Rihards Lībēts. Jā, Viņš ir pašmācības ceļā visu iemācījies. Nu, gan jau arī no kādam kāda... tur tā, jā, der. Bet es domāju, ka tomēr lielam vairumam ir svarīgi, lai ir kāds skolotājs, kas solīti pa solim un izvēlās, saprotot tavu to varēšanas līmenī šodien, iedot kaut ko piemērot, lai tu vari maziem soļiem iet uz priekšu, nevis tur lekt pāri 2 metriem uzreiz, jā? Tā var uzreiz motivāciju izbeigt. Nu, klau, bet labi, bērniem tajā profesionālajā, tur, kur pa klasēm iet, tur, tad tas skaidrs. Šodien tur sākās mācību gads, tur viss, kuri grib, tie gaida nākamo gadu. Nu, piemēram, mēs arī gribētu aiziet kaut ko, nu, tā apgūt. Tur obligāti tā kā jāgaida septembris, vai var iesākt jau... Enārs arī grib. Jā. Es kaut ko redzēju par pieaugušiem un ģitāru spēli, tāpēc es jautāju. Jo man kolēģi no teātra, ar ko mēs kādreiz spēlējam teātru kopā, arī zinu, ka es satieku tajās pārbaudas darbos, tur dzied, viņi iet mācīties dziedāt pareizi. Nu, ir lieli cilvēki pieauguši tur. Pieaugušie, protams, var izvēlēties arī nākt individuāli, bet mums ir tāds brīnišķīgs piedāvājums nākt grupās. Un īstenībā man pagājušajā mācību gadā arī bija tāda, nu jāsaka, veiksme strādāt ar vienu no tām grupām, jo ļoti daudz pieteicās. Parasti mēs tās grupas līdz 5 cilvēkiem noformējam, un pieteicās 10. Un tad skolotājs Nauris strādāja ar vienu grupu, un es strādāju ar otru, un kolosāli. Katrs ar savu jau dzīves pieredzi, un visiem ir bijis, nu, kaut kad tas sapnis. Pagaid, grupā tad visi aiziet ar ģitāru, vai tur jau vienu nosēdim pie bungām? Nē, visi nāk ar ģitārām, un principā, nu, tas primārais mērķis, protams, mēs iemācāmies to pamat bāzi, kaut kādas elementāras stājas lietiņas, kas tev varētu palīdzēt. Un tas pirmais solis ir, nu, kaut vai tu iemācies pavadījumu kādām ugunskura dziesmām. Nu jā, par to jau ir tas tapunis. Un ar to var sākt, un īstenībā spēlējot punkroku, tas var palīdzēt, jo tie pamati jau viņi ir ļoti līdzīgi. Pēc tam kādu tu tur procesoru vai pedāli tai elektroģitārai nopērts, jā, tas ir cits stāsts, jā. Bet tas sākums ir, manuprāt, ļoti labs, jā, kad tu nāc un reizi nedēļā, un tad, piemēram, 4-5 cilvēki, pirmkārt jauni kontakti, katru nedēļu ir mājas darbi. Mazliet, jā. Nu, ja ir, jā, bet es neteikšu, ka man baigi viņi patīk, bet, nu, jā, bet ir tā lieta. Tas 10 minūtes kādu dienu, tas jau ir tas mājas. Bet rezultāts patīk. Rezultāts. Ar laiku iepatīkās arī mājas darbi. To man arī teica tur, kad, nu, teica arī jau Latvijā slavena mūzika, es atkuļos buldā un trinkšķinu tur tos vingrinājumus, un tā katru dienu, jā, ne, tas ir biekli. Super. Jā. Bet tā kā, jā, nu, kad jums ir tās grupiņu? Kaut kas te bija jāstāsta. Grūti pateikt. Savācās 5 un var tev zvanīt. Es zinu, ka šogad ļoti daudz cilvēku ir pieteikušies. Mums īstenībā, man liekas, ir vairāk kā 300 Tas ir māju pa mazu. Mums ir pa mazu, jā. Bet atgriežoties pie mājas, Klau, nu, mēs esam biedrība. Viņi ir biedrība. Nu, vispār atceries pagājuši, kad viņi bija mūsu konkurenti. Viņiem ir jāpastāsta, kā viņi mūs izkonkurēja un kāds ir rezultāts jūs jaunajai mājai. Tas jā. Māja, ne, jūs jau pa ceļu, ja? Nu, jā, nu, bet tas ir pie mājas, lai tiktu uz to skolu. Respektīvi, varbūt, jā, tāpēc mums tajā konkurencē mazliet labāk gāja, jo mūs ir tiešām daudz, un runa ir arī par bijušiem audzēkņiem un viņu ģimenēm. Mēs arī neesam maz. Bet, nu, mēs sajūtām. Bet tāpēc jau mēs bijām tādi forši, lai viņus arī motivētu gan spīdolieši, gan Bet jums šogad Jo ļoti tā labi iet, man liekas, jūs pakausī esat... jutāt, Lūdzu, balsojiet!
tieši tā. Šogad par mums. Es tā arī, īstenībā tur laikam var vienu balsi tikai šogad Jā, dot. šogad Pagājuši bija. gadu bija visu mēnesi, katru Katru dienu dienu tas jābalso. ņemtiņš, jā. Bet par to mūsu projektu runājot, man jāsaka, ka tas bija eksistenciāli svarīgs projekts. Mums īstenībā bez tā celiņa bija īstenībā grūti, tā kā vispār sadzīvot ar to domu, ka nokļūšana pie mums nav droša. Jo sanāk, tur bija viena tāda iebraucamā daļa, un tam bērniņam nav kur palikt, un tur ir tikai mašīnas, un tad viņam jālec, tur bija nos no tā ceļa, un godīgi sakot, es domāju, nekas tāpat vien nenotiek, un celiņš izdevās brīnišķīgs. Ir jau gatavs? Ir jau gatavs, jā, aicinu jūs uz pirmo reizi. Pastāsti, kā bija tā projekta realizēšana? Labi, jūs vinējāt, nosvinējāt, viss tā. Mēs 1. septembrī nosvinējām, jā, un uzaicinājām arī pilsētas saimniecības vadītāju Māri Mielavu. Viņam tur pāri sētai. Jā, bet atnāc. Un lentu griezām, un nogājām, jā, visi kopā. Tu pagaidi, tagad pēc kārtas tas projektu, tā kā viss finito, saskaitīja balsis, jums sanāk. Tālāk. Kas tālāk? Tālāk pašvaldība izsludina iepirkumu, konkursu. Tā tad ir tāds un tāds projekts. Mums tā bija tāda projekta skice. Pieteicās uzņēmēji. Par to summu, kāda tur bija kaut kāda 40 vai cik? 20 pagājuši, kad 20. Jā, tur bija 20. Es tieši tās summas nepateikšu, kura vinēja un kādu. Bet jūsu darīšana... Tas ļoti raiti, jā, ļoti raiti. Tas bija ļoti raiti un īstenībā jāsaka arī ļoti profesionāli no pilsētas saimniecības puses bija vairākas tikšanās, mēs izrunājām kaut kādus aktuālus jautājumus, kā tur tas celiņš vai tur tas slīpums būs ērts mūsu kaimiņiem arī izglītības iestādē punktiņš, jo viņiem īstenībā arī šis projekts ļoti daudz deva un arī viņi balsoja. Protams, ne, viss pareizi. Un celiņš ir izcils izdevies, jā, un šobrīd tiešām tur mēs varam ar smaidu skatīties, kā bērni un pieaugušie var droši pie mums atnākt, ja teiksim, nav iespēja atbraukt. Un tad nākamais etaps tātad bija, ka vinēja laikam zemākā piedāvātā cena, un tad bija būvniecības process, kas arī godīgi sakot, tas bija, nezinu, uz Jāņiem viņš bija gatavs, tur 2-3 nedēļas, un tad tur kaut kādi vēl pilnveidošanas darbi, un celiņš bija gatavs, tiešām ļoti labi uzņēmēji bija, un arī tajā laikā bija iespējams sarunāt, lai mēs arī tiekam iekšā tajā pagalmā, ja tomēr tā ir smagā tehnika, ekskavātori un smagās mašīnas, jā. Tā kā tas process, mēs viņu gandrīz nejūtām, un to pārējo visu izdarīja pašvaldība. Jā, tā kā, pašvaldība organizēja, pieņēma, Mēs šogad arī šogad jums nav nevienu projektu, mēs šogad tur piedalāmies ar atkal. Punktiņš un rokskola, lūdzu. Jā. Šogad. Bet jums, es skatījos, jums tur ļoti labi iet. Tas neko nenozīmē, mums vajag vēl labāk. Jā, un līdz 18. vēl ir laiks, jā, viss, kas var notikt. Klausies, jā, un tad mums te tagad ir plānā tāda Jelgavas līnija apkaimes svētki. Es ceru, ka roka skola arī būs kā pilnvērtīgi dalībnieki mūsu ambrāžā. Mēs šodien uzzinājām par šo, jā. Es tev lūgtu apzināt, vai skolā ir līniju jaunieši un pieaugušie, un tiem noteikti ir pirmais, kas saka... Tie, lai atrāja, ko tiem māk. obligātā ierašanās. Tā ir interesanta doma, jā, arī. Bet, tur ir jābūt droši vien kādam... darbiniekam. Administrācijas, jā. Jā, es nezinu, vai būs tā kapacitāte noskaidrot, no kuras apkaimes ir kurš klients, bet tā ir lieliska doma. Pašiniciatīva arī noteikti izziņo. Jā, ja kāds rokskolā no līnijām grib uzstāties apkaimes svētku. Lūdzu, obligāti. Dod ziņu. Endiem. Bet, tas skaidrs, tiekamies ar rokskolu, tiekamies apkaimes svētkos.
uzspēlēsim, uzdziedāsim 27. septembrī. 27. septembrī. Laiks, es tā plānu, kā mums teica, no kaut kādiem 11 līdz 3, 4, jā. nu, tā pa dienu, lai vakars brīvs un var vēl zemeņdobu izravēt. Jo, starp citu, man teica, ka līdz zāle augs līdz decembrim. Un tad varbūt arī zemeņdoba būs, jā. Tad taisnība, jā. Lieki smējām. Bet man ir viena tāda baigi interesanta lieta, ko pastāstīt par Endiju. Tā rokskola, jā, ok, viss ir baigi labi. Bet viņam ir vēl viens tāds hobijs, ko varbūt cilvēki mazāk zina. Es vienreiz tur biju, gribu tur arī vajag vismaz pa pārīt iet tā, lai ir interesantāk. Endijam ir ping-pong klubs, galda tenis klubs. Tā kā ir forši vakaros aiziet forši, nu, it kā liekas, kas tur padaudzīt bumbiņu, bet ja to dara arī regulāri, kaut vai 2 reizes nedēļā pa stundiņai, pusotrai, nu, tur jūtam ir. Pastāst par to kaut ko. Tas tāds, manuprāt, interesanta lieta, lieliski. Un tas bija īstenībā tāds loģisks solis, esot mūziķim. Tev ir jādomā arī par to, kā tu vari pirkstus labā kondīcijā uzturēt. Man ļoti patīk volejbols, bet nu jāsaka, ka volejbols nav draudzīgs šādā ziņā pret pirkstiem un līdz ar to ģitāra spēle un galda tenis iet roku rokā, jo patiesībā mūziķa profesija vispār saistās ļoti daudz ar tieši sēdēšanu, trenējoties, pildot mājas darbus vai paši uzdotos mērķus, ja? Un līdz ar to galda tenis ir ārkārtīgi tāds līdzīgs ar mūziķa izvēlētām, nu, vai izvēlētiem instrumentiem vai mērķiem, jo viņš atkal attīsta koordināciju, reakciju, tur ir tāda aerobā slodze, un īstenībā tā liekas, kas tur bumbiņi, liekas, pēc tam to kreklu izgriezt arī. Nu, tiešām viņš ir ļoti aktīvs sporta veids, jo tev tas mazais vieglais ķermenīts, tā galda tenisa bumbiņa ir jāspēj raidīt ar ārkārtīgi jaudīgu enerģiju. Un tur ir arī tehnika, arī mājas darbi. Un īstenībā, manuprāt, sporta veids, kas ievelk. Nu, dažkārt ir tā, tu spēlē ar kādu, to laiku nejūti. Laiks apstājas un atnāc uz pusotru stundiņu, paskaties, jau 3 stundas ir pagājušas. Ja? Tā kā es domāju, ka nu, katram cilvēkam, protams, ir jāizvēlās tas savs virziens, bet galda tenis ir noteikti tāds sporta veids, kur salīdzinoši ir maz traumu. Nu, teiksim, jebkuru komandu sporta veidu pretnostatot, ja, nu, protams, viņš vairāk ir individuāls, ja, bet es varbūt tos akcentiņus uz tiem jautājumiem saliku, kas man pašam bija svarīgi, pirms es viņu tā kā izvēlējos. Tā kā... Labi, kur tas ir, kā tur var tikt un... Sanāk tāda reklāma, ne? Jā, bet jāsaka, es labprāt, kāpēc es to saku, varbūt kādam ir interesi pa vakariem, brīviem vakariem aizbraukt, paspēlēt. Operatoram jau interesanti. Paspēlēt, tas ir reāli forša lieta. Brīvajos vakaros izkustēties. Mēs īrējam ar mūsu klubu zāli Lielajā Tonusa mājā. Adrese ir Uzvaras iela 12, un noteikti, nu es domāju, vai var ar mani personīgi sazināties, vai arī atrast, mums ir Facebookā, Instagramā arī savs profils kā galda tenis klubam Jelgava, un noteikti to var darīt pieaugušie, nu pieaugušiem ir savi laiki, vairāk vakaros, un noteikti mēs arī gaidām bērnus un jauniešus, ja, tā kā jau sākot no 6 gadu vecuma. Kamēr redz pāri galdam, ja? Jā, to zini. Tagad jau ir, manos sportā, kur es eju treniņos, tāds čalis man uz augšu jāskatās, tam tikai 15 gadi. Tur, ko viņi ēd, es nezinu. Jā, ir dažādi gadījumi.
Tā kā jā, laipni aicinu un, manuprāt, tas ir viens no foršākajiem sporta veidiem, kur var gan labi pavadīt laiku, uzlabot veselību, dzīves prieku iegūt un atrast daudz jaunus draugus. Un arī var apvienot ar mūziku. Tas ļoti, manuprāt, izcila kombinācija. Jā. Super! Nu ko, Vendi, paldies! Tev. Paldies Tik jums! tā. Paldies, ka atnāc. Man gribējās parunāt ar vienu no, es uzskatu, jaudīgākajām biedrībām Jelgavā jau tik ilgu laiku, no 2004. gada. Un man prieks skatīties, kā jūs attīstaties. Nesauksim tos muzikantus, kuri ir gājuši cauri Jelgavas rokskolai. Tur ir slavenas grupas muzikanti. Un to katrs pats var painteresēties. Un, ja ir vēlme apgūt kādu instrumentu, ģitāru spēli, sapulcējamies pa 5. Atradīsim skolotāju. Pingpongs mums ir. Un tiekamies svētkos. Tiekamies svētkos. 27. septembrī. Jā.